Esiet sveicināti, mīļie! Jūs atrodaties kanālā Karmas Detoks, kurā mēs darām lielas lietas, sniedzam līdzjūtību sev par to, kas ir, un to darot radām brīnumu, mūsu visu kolektīvo izdziedināšanos, kolektīvo karmas attīrīšanu. Šo procesu vadu es, Dācis Spāra, personības izaugsmes trenere, mediātore un dziļo traumu dziedinātāja. Darbojieties un aiciniet līdzdarboties savus draugus, paziņas, lai mūsu kopratīšanas spēks paliktu arvien lielāks. Atgādināšu, ka sev sniegtā līdzjūtība nav žēlošana un iekrišana upuru domāšanā. Tieši pretēji, tā palīdz mums apzināties, ka neesam upuri, bet gan savas realitātes veidotāji un kopīgās realitātes līdzautori. Vairāk informācijas par to, kā un kāpēc tas, ko šeit darām, darbojas un tiešām palīdz, atradīsiet citos video šajā kanālā. Sāksim ar to, ka ērti apsēdieties un, ja iespējams, aizveriet acis. Iztēlojieties, ka jūs paaiciniet palīgā savu augstāko es. Varat iztēloties to kā gaišu, visaptverošu enerģiju, kas atrodas kaut kur virs jūsu galvas, vai arī kurā jūs atrodaties kā siltā, ērtā divānā, vai arī šī enerģija atrodas jūsu sirdīs. Palūdziet savu augstākā es palīdzību, lai tiktu sasniegts vislabākais iespējamais rezultāts. Tad veiciet dziļu ieelpu, fokusējieties uz savu sirds centru saules spinumu. Raidiet no turienes mīlestību, rūpes, līdzjūtību, sirds siltumu visai savai būtībai, visos virzienos. Šo procesu varat vizualizēt, iztēlojoties, ka jūsu sirdīs atrodas pāka, svece vai cits gaismas avots, no kura gaismas stari iet visos virzienos. Turpiniet piepildīt sevi ar līdzjūtību un mīlestību, pie katras ieelpas izelpas, pie katras frāzes, kuru teiksiet sev. Atkārtojieties manas frāzes, sakot sev tu, kad es piedāvāju teikt tu. Ja ir sajūta, ka kāds no teikumiem ir jāformulē savādāk, vai arī, ka ir jāsaka vēl kādi citi manis nepiedāvāti teikumi, dariet to. Bet tagad atkārtojieties manis. Man ļoti žēl, ka tu esi parādā. Man ļoti žēl, ka tavi bērni ir parādā. Man ļoti žēl, ka viņi aizņemās naudu, kura ir jāatdod tev. Man ļoti žēl, ka viņi izlemj, cik daudz naudas tev būs jāatdod. Man ļoti žēl, ka visas tautas kopīgie parādi ir tik milzīgi. Man ļoti žēl, ka procentu maksājumi ir tik milzīgi. Man ļoti žēl, ka ir uzsākti projekti, kurus nevar pabeigt, jo trūkst naudas. Man ļoti žēl, ka visam, kas nepieciešams, nepietiek naudas. Man ļoti žēl, ka vajadzību ir vairāk nekā iespēju. Man ļoti žēl, ka dažiem naudas ir pāri pārēm, bet tik daudzi citi dzīvo trūkumā. Man ļoti žēl, ka viņi neprot nopelnīt vairāk naudas. Man ļoti žēl, ka viņi nespēja izkļūt no trūkuma. Man ļoti žēl, ka viņu darbi nenes augļus. Man ļoti žēl, ka viņi par maz strādā. Man ļoti žēl, ka viņu darbs ir tik zem atalgots. Man ļoti žēl, ka viņu darbs ir maz efektīvs. Man ļoti žēl, ka viņi vairs nav spējīgi strādāt.
Man ļoti žēl, ka viņa vēl nav spējīga strādāt. Man ļoti žēl, ka viņa ir jāiztur. Man ļoti žēl, ka vieniem ir jāuztur citi. Man ļoti žēl, ka daži ir visu laiku jāuztur. Man ļoti žēl, ka viņi nerada paliekošas materiālās vērtības. Man ļoti žēl, ka viņi nerada paliekošas nemateriālās vērtības. Man ļoti žēl, ka viņi nav pilnībā iesaistījušies vērtību apmaiņas ķēdē. Man ļoti žēl, ka tev ir izdevīgi, ka viņi pelna tik maz. Man ļoti žēl, ka viņiem ir izdevīgi, ka tu pelni tik maz. Man ļoti žēl, ka visi nevar būt bagāti. Man ļoti žēl, ka visi nevar būt turīgi. Man ļoti žēl, ka viņi nav spējīgi tapt bagāti un turīgi. Man ļoti žēl, ka, lai viņi kļūtu bagāti, kādam citam ir jākļūst nabagam. Man ļoti žēl, ka visiem nevar būt labi. Man ļoti žēl, ka individuālās karmas nav vienādas. Man ļoti žēl, ka viņu karma ietekmē arī tevi. Man ļoti žēl, ka viņu nespēja nopelnīt un būt turīgiem ietekmē arī tevi. Man ļoti žēl, ka viņu nespēja atdot kopīgo valsts parādu ietekmē arī tevi. Man ļoti žēl, ka viņi izvēlējās dzīvot uz nākotnes rēķina. Man ļoti žēl, ka viņi uzņēmās pārāk lielas finansiālās saistības. Man ļoti žēl, ka viņi tika apmuļķoti. Man ļoti žēl, ka viņi neapzinājās, ko dara. Man ļoti žēl, ka viņi apzinājās, ko dara, bet vienalga darīja to. Man ļoti žēl, ka ir tik grūti izlabot to, kas jau ir noticis. Man ļoti žēl, ka parādi ir jāatdod. Man ļoti žēl, ka, lai noreikinātos par parādiem, ir jāatdod kaut kas vērtīgs. Man ļoti žēl, ka vajadzīgo naudu nevar tā vienkārši nopelnīt. Šie parādi, šī parādu enerģija, šī tīrā parādu enerģija nav personiska. Šī tīrā parādu enerģija nav personiska. Šī tīrā parādu enerģija nav personiska, un es izvēlos to piedzīvot. Un tagad ieklausieties sevī, vērojiet sevi un ļaujiet notikt tam, kas notiek. Dodiet sev tik daudz laika, cik nepieciešams, bet es no jums atvados. Uz tikšanos nākošajos video.